Čau visiem! Iepriekšējā video mēs runājam, kā mēs uzstādām iPod sistēmu. Šajā video klipā pastāstīšu, kā mēs izveidojam sagatavu. Ejam iekšā listinga sadaļā un spiežam add listing. Bet pirms tam mums ir jau jāatver mūsu sagatavotās sagatavas, kur jums būs jau priekšā. Spiežam settings un spiežam product information. Un redziet, atverās šitāds Google spreadsheets. Šeit jūs varēsiet atrast par katru produktu, ko mēs piedāvājam. Jūs varēsiet atrast modeļus un shipping izmaksas, laikus, kas jums arī būs nepieciešams, kad jūs izveidojat sagatavu. Tad profit kalkulators, kur jūs varēsiet saprast, kādā cenā tirgoties, un šeit mums ir mūsu sagatavs. Vai jūs vēlaties iPhone, Samsung vai Google Pixels. Ar ko viņi atšķirās, katrā sagatavē ir 60% pamata ražotājs un 20% no katra cita. Ja ir iPhone samples, tad 60% būs visi iPhone, 20% Samsung un 20% Google Pixels. Iekšā Etsijā un spiežam add listing. Un atcerieties, sagatava ir jāizveido no tīra sludinājuma, jūs nevarat esošo sludinājumu vienkārši nokopēt. Katrs sagatava katram produktam ar rociņu sākumā vajadzēs izveidot. Principā skatieties visu, kā es daru, un rezultāts būs tāds pats kā man. Izvēlamies fizisks produkts, kurš izveido es, tas ir finish produkts, un es izveidu 2024. gads. Šeit izvēlamies it's items at my shop alerts, un vēl uz leju computerized tools or machine, jo mums ir telefona vāks ar truku. Un spiežam continue. Un šeit mums ir titles, descriptions. Ejam iekšā mūsu Google spreadsheetā un šeit jau atķeksējam iPhone sample un taisam vaļā, jo es likšu tagad iPhone sludinājumu. Tad es paņemu nokopēju un spiežam iekšā. Descriptions arī tāpat un iekopēt iekšā. Ir tā, ja jūs vēlaties personalizēt jūsu title vai description, atcerieties obligāti pirms tam jābūt atstarpītei, speciālai, un ja jūs vēlaties, piemēram, jūs varat līdz 4 keywordiem likt iekšā. Ja jūs vēlaties šeit vēl 2 keywordus, jūs varat paņemt, nokopēt šo. Šī ir sagatava priekš keyword, šeit liksies keywords vienkārši. Un varat ielikt, piemēram, šeit, būs Google keywords 3, un būs, piemēram, galisēs, ņemšu vispār nost. Un šeit būs mums 3 keyword. Description tāpat mēs varam darīt, kad description ir gatavs. Ejam tālāk. Cena, kādu likt tirgoties, jūs to paši arī varat šajā tabulā apskatīties un uzspiežat šeit pie phone case profit kalkulātoru. Šeit jūs redzat, šeit jūs, piemēram, cik jūs vēlaties tirgot pašā veikalā, šeit ir shippings, šeit ir cik būs procentu un šeit cik jūs nopelnīsiet. Piemēram, ja jūs veikalā visu laiku turat 20% un jūs sūtat ar primary vai, piemēram, premium bag, jums būs vienmēr atķeksēts. Tie papildus 18 centi. Un cena veikala man būs 21,95. Shippings uz Ameriku man būs, piemēram, 5. Es nopelnīšu 5 eiro, un man jātirgo pa 21,95. 21,95 rakstiet iekšā. Un quantity es vienmēr lieku zem 10, jo Etsijs tad savādāk to paziņo cilvēkiem, un jums būs tāds emblēma virsū kā last in stock. Cilvēks tas mudinās, kā ātrāk nopirkt, nevilcināties. Variācijas mēs neko neliekam, jo tas ģenerēsies automātiski, tāpat kā bildes. Kategorija. Mūsu gadījumā tas ir phone case. Ejam pa taisno uz tags un materials. Ejam atpakaļ sagatavai, un šeit, kur mums bija iPhone sagatava, patināt uz leju, un šeit, redziet, mums jau ir tagi. Jūs šeit droši varat pamainīt, kā jūs vēlaties. Šeit tāpat arī ar materiāliem. Un jūs varat pa vienam kopēt, vai jums jau speciāli sagatavots nokopēt vienkārši šo šītu
un jums viņš automātiski ieliksies tā, un redziet, nevajag vienkārši tērēt laiku. Un tas pats mēs ejam arī uz materiāliem. Arī, redziet, ātri salakām. Ar shippingiem pagaidām izvēlamies esošo. Ja jūs vēlaties atsevišķi, bet ja jums vēl nav shipping templates, jums viņš jāizveido. Ļoti vienkārši termiņš un izmaksas viss ir redzams tajā pašā. Spreadsheetā uzspiežam modelis and shippings. Un šeit patiniet mazliet uz leju, un šeit jums būs shipping viss. Jūs redziet, šeit shipping ir iedalīts divās daļās. Ir ar un bez tracking. Šis pārstāvā mums ir DHL. Šeit mums ir kādā ātrumā ir piegāde, un šeit ir izmaksas. Ar vai bez tracking. Un saliekat vienkārši valstis un cenu laiku. Un handling time jūs varat likt 2 dienas, jo plus mīnus 2 dienās tiek izsūtīts jūsu telefona vārks. Skrolējam uz leju, atzīmēt return only, vai, piemēram, tīri vienalga, ko jūs šeit tīri paši vēlaties. Shop section, tas ir sadaļa, kur jums būs jūsu veiklā šis produkts, manā gadījumā phone case, lai vieglāk es pēc tam editot viņu varētu un uzlabot. Un renew option vienmēr ņemam manuāli, jo mums nav jēga no sludinājuma, kurš nav nopārdevies 3 mēnešus un atkal viņu dot cilvēkiem, tāpat Etsys viņu pašā lejā nogrūtīs. Tā kā tur ir cita funkcija, kā mēs daram, mēs kopējam jaunu viņu, bet tas citā video, kā uzlabot vecos sludinājumus, kas netirgojās. Biežam save as draft, un tas arī viss. Ejam iekšā draftā, un jūsu sludinājums ir gatava. Nākamā video beidzot ķersimies klāt, ievietot iekšā sludinājumu.